Čau visiem, te Arnete, un šīs dienas video būs video par mani. Dažādi fakti par mani un varbūt kaut kādas lietas, lai jūs labāk varētu iepazīt mani un kāds īsti es esmu cilvēks, tāpēc, ka tāpat video to varbūt nevar tā saprast. Man ir šeit jautājums rakstīt, es atradu viņus internetā no visiem šiem tagiem un sākšu lasīt un atbildēt uz saviem jautājumiem. Tātad mans pilnais vārds ir Anete Ozoliņa, un man nav nekādi otrie vārdi vai kristītie vārdi. Mans vecums ir populārākais jautājums šobrīd manos komentāros manā kanālā. Man ir 24 gadi. Patiesībā jau 24,5, jo man dzimšanas diena ir decembrī, kas noved pie nākošā jautājuma, kāda ir mana zodiaka zīme. Es esmu strēlnieks un dzimusi esmu zirga gadā. Mana tautība. Šo te es pati speciāli ieliku, tāpēc, ka es vienmēr ļoti lepojos ar to, ka esmu lībieta. Tātad man ir Latvijas pilsonība, es esmu Latvijas pilsonis, bet mana tautība ir lībieta, kas arī ir rakstīts manā pasē. Mana izglītība. Es jau tā kā tādu CV pilnīgi taisu. Mana izglītība. Es esmu pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas zinātnes nodaļu. Tātad es esmu jaunā mākslas zinātniece. Šobrīd esmu maģistrantūras studijās un turpinu pētīt tēmu, ar kuru es arī iegūstu savu bakalaura grādu. Tātad tā ir Jugendstila moda Rīgā. Un manas attiecības ar maniem vecākiem. Man ir ļoti mīļi un izpalīdzīgi un draudzīgi vecāki. Viņi ir mākslinieki, tas varbūt izskaidros manu ekstravaganto reizēm izskatu. Vai man ir māsas vai brāļi? Jā, man ir 2 vecākas māsas, līdz ar to es esmu jaunākais ģimenes loteklītis. Man labākā draudzene ir Madara Rozentāla. Un mēs esam draudzenes jau kādus 12 gadus, kopš kādiem 12 gadiem, apmēram tādu, mēs bijām klases biedrenes. Vai man ir tetovējumi vai piercingi? Man nav. Man nav ne tetovējumi, ne piercingi. Man kādreiz bija mēlē piercings, bet man jau manos 14 gados pietika prāta taisīt piercingi tur, kur to nevar redzēt un kur arī nepaliks rētas, tāpēc, ka, kurš skatīsies to, vai to mēlē ir rēta. Kaut kas, ko es ļoti vēlos. Es kaut ko ļoti vēlos. Es ļoti vēlos, lai visi cilvēki būtu draudzīgi, lai mēs vienkārši visi varētu būt ļoti draudzīgi un saprotoši un atbalstīt viens otru. Un lai nebūtu tā, ka kāds kādu vienkārši aprunā un noliek, tāpēc, ka viņam tā gribās. Tas nav vajadzīgs, vajag vienmēr visus atbalstīt. Mans attiecību status. Man ir puisis, Dāvids, mēs esam kopā jau tagad nedaudz vairāk kā 2 gadus, tā kā es esmu aizņemta. Mana mīļākā filma ir viennozīmīgi Amēlija. Tā ir jau ļoti sen mana mīļākā filma un tā vēl projām ir mana mīļākā filma. Mana mīļākā grāmata, šeit man ir īstenībā vairāk varianti, bet mana mīļākā grāmata laikam ir Tūvis Jansons Mumiņu stāsts. Tā kā visi tie Mumiņu sērija. Man ļoti patīk bērnu grāmatas un vēl projām. Es nevaru, man viņas liekas tik patiesas un arī vienmēr var tā pafantazēt. Tāpēc man arī ļoti patīk pastaigāties pa mežu ar savu sunu. Mana mīļākā grupa, protams, ka instrumenti. 3 lietas, kas man apēdina. Man apēdina lietus, slikti laikapstākļi. Ja man ļoti var apēdināt slikti laikapstākļi. Slikti cilvēki, ja nav naudas, kā jau viss cilvēks. Un 3 lietas, kas man iepriecina. Saule, vējš un debesis un skaists laiks. Cik neinteresanti. Tad man iepriecina sveces un smaržas. Es esmu pamanījis to, ka man ļoti patīk sakārtot savu istabu un iededzināt sveces un uzlikt
to tējas svecīti, kur garo ārā tad eļas dažādas, un tas man ļoti iepriecina. Un vēl man iepriecina visu man apkārtēja, protams, man ģimene, un mans suns, un man draugi, un cilvēki man arī iepriecina, jā. Nākamais jautājums ir lietas, kuras ir pirmās, kuras es novērtēju svešos cilvēkos. Tās noteikti ir rokas un apavi. Noteikti, cik koptas ir rokas un apavi. Pirmais. Kas man visvairāk patīk? Man visvairāk patīk prieks. Ne? Visiem patīk prieks. Kā man visvairāk bail? Man visvairāk bail ir no augstuma, ja mēs par tādām fobijām. Man mīļākie svētki. Es neesmu baigais svētku cilvēks, ja godīgi, bet man kā patīk lībiešu svētki, bet es sen neesmu bijusi uz viņiem. Kādi ir svētki? Lieldienas. Varbūt tāpēc, ka tad var krāsot tos, tas ir vismaz interesanti. Ja man ir kaut kādi svētki jāizvēlās. Šobrīd lieldienas. 3 lietas, kas man satracina. Nepieklājība, nepareiza valoda un melošana. Mans mīļākais dzīvnieks ir sliņķis. Man ļoti patīk sliņķīši, man liekas tik mīļi. Mans mājdzīvnieks, protams, ir mans mīļākais dzīvnieks, bet tas ir nākamais jautājums. Tātad mans mājdzīvnieks ir mans suns Haskijs. Viņu sauc Marija, pilnā vārdā Terra Marija. Un es domāju, ka es varētu taisīt kādu video ar viņu, jo viņa ir super mīlīga un super gudra. Viņa ir superīgākais suns. Man ir vissuperīgākais suns. Kas man šobrīd uztrauc? Ja godīgi man uztrauc sliktie laikapstākļi, tāpēc, ka šis pavasaris ir bijis vienkārši katastrofa. Apkaunojošs notikums. Man liekas, ka visi apkaunojošie notikumi izdzēšas no manas apziņas, lai saudzējot manu prātu, lai man par to nebūtu jādomā. Bet es nezinu, man, ja godīgi, tad tāds viss, kas man laikam šobrīd nāk prātā, ir tas, ka man sākuma skolā apcēla viena meitene, un tas man liekas ļoti apkaunojoši visu laiku. Kur es strādāju? Nākamais jautājums. Es strādāju Apo veikalā Lilīmilu, un es esmu Apo veikala vadītāja. Un mēs tur esam daži cilvēki. Un, jā, man ļoti jauks un interesants darbs. Mums ir ļoti daudz foršu klientu un var ļoti daudz ko jaunu uzzināt. Un aizbraukt uz Itāliju, pastīties kurpes arī tur. Par ko es nemitīgi domāju? Ja godīgi, tad es nemitīgi domāju par saviem video, par blogu. Man visu laiku ir idejas, ko es gribu izdarīt, ko es gribu uzņemt kādus video. Un, jā, manas idejas par šo te visu pasākumu. Man nākotnes mērķi. Ja godīgi, tad man nākotnes mērķi ir būt mierīgai, jo es varu būt arī ļoti nemierīga. Un daudz uztraukties, un daudz stresot, un vispār pilnīgi lieki. Un es gribētu dzīvot laukos, un vākt tējas, un ābolus, un taisīt video. Es nezinu, varbūt es dzīvoju kaut kādā savā fantāziju pasaulē, ka tas ir tas, ko es gribētu darīt, bet man liekas, ka tas būtu rītīgi forši. Par ko es fantazēju? Tas ir nākamais jautājums. Jā, tā tad es fantazēju par nākotni. Es fantazēju par to, kā būs un kā es gribētu, lai ir. Un teikšu godīgi, tāpēc es reizēm arī sagruzos, jo tā nav vēl. Un es esmu ļoti nepacietīga, kas ir vēl viens fakts par mani. Mans mīļākais veikals. Droši vien, ka Humana, tāpēc, ka tur var tik lēti visu dabūt. Bet, ja man būtu jānosauc tā kā zīmols, no tādiem, kur ir nopērkami, nevis tikai pastīties žurnālos, tad man visu laiku ļoti patika dīzels. Bet es nezinu, vai tagad, man viņš liekas pišķiņā tā kā noiets etaps, tad varbūt tas pats H&M, lai būtu. Mīļākais ēdiens.
Protams, ka tas ir tauki. Cūgaļas tauki. Man šausmīgi patīk cūgaļas šašliks un visstrekņākie gabaliņi. Un man draugi ļoti labi zina to, ka man šausmīgi patīk trekņi ēdieni. Un jā, tā ir mana vajadzība. Ko es darīju vakar? Es tīrīju māju un es aizgāju pastu pakaļ lietām. Bet vispār es diezgan daudz ko nedarīju, man bija baigais besis. Es gruzījos, skatījos filmas un dzeru tēju un gruzījos. Kur es esmu talantīga? Nē, nu, es jau esmu tik talantīga. Visu kaut kā. Nē, nu, ja godīgi, tad ir tā, ka es esmu ļoti fleksibls cilvēks. Kaut kādu foršāku vārdu gribēs izdomāt. Es varu būt gan ļoti radoša, gan arī ļoti tāds excelīgs cilvēks, tāpēc es diezgan viegli varu atrast visu kaut kur savus talants, bet jā, es nezinu, vistalantīgākais uzskatu, ka es esmu stilā un sevis sapucēšanā un tādās vietās. Ideja par perfekto randiņu. Man liekas, ka perfekts randiņš būtu pikniks mežā ar tādām foršām sviestmaizītēm vai tādām uzkodām. Tas būtu perfektais randiņš man. Slavenības, kurās biju samīlējusies, kad biju maza. Nu, man nebija tā, ka es baigi samīlējos slavenībās, bet Renārs Kaupers, protams, ka viņš viennozīmīgi bija mana bērnības mīlestība. Tad, kad es uzzināju, ka viņam ir sieva un 2 bērni, es palīdzēju galdu un raudāju. Pilnīgi nopietni. Cik bērnus es gribētu? Tas ir nākamais jautājums. Es gribētu 3, tāpēc, ka es pati esmu augusi 3 bērnu ģimenē, un es vienmēr liekas forši, ka nav tikai 2, ka var aiziet viens pie otra. Liekas, ka forši, ka var 2 aiziet pie viena un viens pie viena un tad miksēties. Un pēdējais jautājums, numur 37. Tātad būs 37 jautājumi par mani. Un pēdējais 37. Jā, mans jocīgais hobijs ir, es krāju etiķetes no apģērbiem. Tā kā sīmītes, kas ir klāt drēbēm. Es nekrāju tās, kas ir no humpalām, tāpēc tur es neredzu tādu jēgu, bet jā, principā es krāju tās. Un jau kādas 10 gadus. Un varētu domāt, ka man ir šausmīgi daudz, bet nav tik daudz. Nē, man ir tāds, tik tā liels maisiņš ar viņām, bet tikai viņām. Tā kā, tā, es ceru, ka jūs uzzinājāt par mani kaut ko vairāk un ka jums bija interesanti uzzināt kaut ko par mani vairāk. Sekojiet man visos sociālajos mēdījos un tad jau tiksimies nākamajā video. Tā!